Zemgales līdzenuma īstais brīnums – Rundāles pils. Vismaz mums, latviešiem, noteikti. Jā, Rundāles pils – baroka laika īstais brīnums neskartā lauku ainavā. Baltā māja – neatņemama Rundāles pils sastāvdaļa. Baltā māja, tas ir kas? Tā, vēsturiski tā ir Rundāles pils kalpu māja, bet viņai ir vēl senāka vēsture. Respektīvi, te ir bijusi kādreiz Grotkus viduslaiku pils, kura, savu laiku bija atdzīvojusi, un Bīrons viņu nopirka, nojauca un visus akmeņus salika Rundāles pils pamatos. Šī siena vēl ir palikusi no tā laika, tā ir apmēram 400 gadi veca. Ja, un pēc tam, pēc pils uzcelšanas, pēc 70 gadu pēc pils uzcelšanas, uzcēla šo māju no jauna jau kā no māla kleķa. Un viņa tika celta kā kalpu māja pilī, bet kalpi šajā mājā netika dzīvojuši sakarā ar dažādiem tur vēsturiskiem notikumiem. Tātad Baltā māja tā kā neatņem Rundāles pils sastāvdaļu. Kā ir ar apmeklētību, cik ļoti cilvēki mūsdienās interesējas gan par Rundāles pili, gan arī cik ļoti bieži jūs apciemojat? Bieži. Arī ziemas periodā? Nē, ziemas periodā mazāk, protams, jo tā ir sezonas raksturs mums visiem ir, bet vasaras perioda daudz. Vai notiek kaut kas arī tāds īpašāks, ka, piemēram, to, ko rīkojat vasarā, lai piesaistītu cilvēkus? Jā, mums šeit konkrēti bez gulēšanas un ēšanas, respektīvi viesu mājas, kas ir pamats sastāvdaļa. Mēs te rīkojam arī plenērus, keramikas plenērus, un pašiem ārā cepļus, un kurinām cepli, un darbojamies ar keramiku. Skaidrs, paldies! Lūdzu, paldies. Lai jums veicās!